Nu tātad, lai startētu konkursā, vispirms aicinu katru iet mājaslapā partnerībalielapa.lv un izvēlēties, mums ir dažādi atviegloti, teiksim, šī kārtība, kā jūs varat skatīties, vai jūs ejiet caur uzņēmēju sadaļu un atrodiet nosacījumu projektu īstenotājiem, vai līderi 23, 27, kur ir izsludinātās kārtas un projektu vērtēšanas kritēriji. Tur arī jūs varēsiet redzēt pa visiem izsludinātajiem konkursiem. Mums arī šobrīd ir izsludināti sabiedriskā labuma projekti, kas ir sabiedriski nozīmīga teritorija un kultūrvēsturiskais mantojums. Drīzumā arī izsludināsim sabiedriskās aktivitātes, jo varbūt noklausoties arī šo uzņēmējdarbības semināru, jūs saprotat, ka jūsu ideja varbūt pat īsti nav biznesa ideja, bet varbūt īstenojama kādā no sabiedriskā labuma projektiem. Ja, bet tātad, ja jūs izvēlaties sadaļu uzņēmējiem, šeit arī noteikti paskatīsimies tūlītās ir sadaļa realizētie uzņēmējdarbības projekti, kā piemēru, ko jūs varat paskatīties, kas līdz šim jau ir īstenoti. Tātad, ja mēs ņemam nosacījumu projektu īstenotājiem, tāda arī varat izlasīt pamata informāciju par izstrādāto dokumentu sabiedrības virzīt vietējās attīstības stratēģiju Jelgavas novadam, ar ko saskaņā arī izsludinām šo konkursu, lai mūsu uzņēmēji un topošie uzņēmēji varētu saņemt Eiropas lauksaimniecības fonda finansējumu dažādām savām idejām. Gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan uzņēmējdarbības uzsākšanai. Un tad rīcība R1, ja jūs šajā sadaļā paskatīsieties zemāk, šeit arī ir pilns stratēģijas dokuments, ir rīcība apraksts un rīcība plāns 25. gadam, paskatīties var sīkāk infografika, ja tā kā materiāli. Un arī šodien vairāk arī pastāstīšu par šo iespēju īstenot projektu ar lauka biļeti, kas ir īpaši interesants uzņēmējdarbības uzsācējiem. Pirmo reizi, kas varbūt mēģina kādu ideju uzsākt, tad jums noteikti būs piemērota lauka biļete. Un jauniešu iniciatīvas, tas gan ir sabiedriskā labuma projektiem. Bet tātad skatāmies tas, ko es vēlos un lūdzu jums katru izskatīt, pirms jūs vispār ķeraties pie projekta iesnieguma, ir šis sludinājums par izsludināto kārtu. Ja, tas ir tas, kas arī publicēts, jo domāju, ka jau lielākā daļa arī zina, varbūt kas nezina, ja tātad partnerības strādā sadarbībā ar lauka atbalsta dienestu, sākotnēji projektus. Faktiski projektus jau jūs uzreiz iesniedzat lauka atbalsta dienesta elektronisko pakalpojumu sistēmā, bet sākotnēji projekti tiek iesniegti pie mums partnerībā. Un tad jau tālāk mēs pēc 1 mēneša izvērtēšanas atdosim lauka atbalsta dienestam, kas vērtēs projektus un pieņems gala lēmumu par katru projektu. Lūk, un tad šeit izskatām. Te arī dažādas saites ir ievietotas, arī visa nepieciešamā informācija, kas jums būs vajadzīga, piemēram, pašvērtējums, bet tālāk skatāmies, piemēram, dažādi normatīvie akti un citi dokumenti un dažādi paraugi, kas jums būtu nepieciešami projektu iesniegumu sagatavošanai. Piemēram, skatīsimies tālāk prezentācijā, kas ir mazajiem vidējiem komersantiem šī veidlapa, kas ir jāiesniedz obligāti. Mēs viņu savā mājaslapā nedublējam. Un faktiski arī lielākā daļa dokumentu, kas jums būs nepieciešami, ir lauka atbalsta dienesta mājaslapā. Bet to arī redzēsiet pie projektu iesnieguma veidlapas, kad skatīsimies, tur atkal ir saites saliktas, kur to visu var arī vēlreiz atvērt. Šeit jūs varat nokļūt patiešo uz lauka atbalsta dienesta pieteikšanās sistēmu. Ja neesat klients, tad jums ir jākļūst par klientu. Bet ja jūs jau esat, piemēram, varbūt platību maksājumus saņemiet, vai kādi citi projekti jau ir sniegti lauka atbalsta dienestā, jau, protams, otrais nav jāreģistrējās, jums ir lietotāja vārds un paroli, protams, var pieslēgties arī šobrīd ar dažādiem šiem autentifikācijas rīkiem, vai tas ir e-paraksts, vai caur e-mobēlu, katram ērtāk, kā mēs katrs esam pieredzi strādāt. Bet tātad visa
visa projektu darbs, iesniegšana, pēc tam arī ieviešana, atskaitīšanās notiek caur šo elektronisko pakalpojumu sistēmu. Ja, nu ļoti ērti. Nu, vēl pēc tam mēs parunāsim, varbūt ir esošie jau, kāds jau īstenojas projektu, lai gan pēdējā laikā mēs bieži dzirdam par lielu birokrātiju, ja, bet mēs jau spriežam, ka mums ir jāveic tāda aptauja arī Jelgavas novadā, lai mēs saprastu, tad ir birokrātija vai nav. Nu, mēs ikdienā šo strādājam, mums jau liekas, ka daudz kas ir atvieglots un ir gana vienkārši sagatavot projektus. Bet labi, iesim tālāk. Nu, tātad šeit ir arī rīcība vēlreiz nosaukums un kopējā summa atbilstošās ministru kabineta noteikumu 580 tās darbības. Jā, tas ir otrs dokuments, kas jums ir saistoši, tātad primāri lauku partnerības lielupa noteiktie nosacījumi vietējās attīstības stratēģijā un šajā sludinājumā. Un, protams, pakārtoti ir šie ministru kabineta noteikumi 580, kur ir, kas mums ir virsnoteikumi, bet mēs daudzas prasības, kas ir noteikumos, drīkstam pielāgot savai teritorijai, arī savam iespējamam finansējumam. Ja jūs varbūt noteikti zinat, Latvijā jums arī ir uzņēmēji pazīstami, kuri strādā citur Latvijā, līderu projektu var īstenot ar 200 000 lielu atbalstu. Mūsu gadījumā ir šie 50 000, jo mums, kā teritorijai, kas ir tuvu Rīgai, ir samazināts finansējums un attiecīgi arī kopējās attiecināmās izmaksas samazina vienam projektam. Šeit jūs arī varat plašāk par rīcības aprakstu izlasīt. Maksimāli attiecināmu izmaksu summu vienam projektam. Nu, te būs, mēs tālāk arī runāsim šajā. Tā kā, es viņus saucu par parastajiem līderu projektiem vai lielie līderu projekti, kas jau ir arī iepriekš īstenot tādā pašā kārtībā ar 3 vai 5 gadu uzraudzību. Un tad ir šī lauku biļete, kur ir iespēja īstenot ar mazāku finansējumu, tur maksimālās izmaksas ir līdz 15 000, bet projektiem jāīsteno savus biznesa plāns, tajā plānotajā darbības laikā tas ir 1 līdz 3 gadi, un attiecīgi nav uzraudzība šiem projektiem. Jūs īstenojat projektu 2 gadu laikā, sasniedzat projektā noteiktos rādītājus, un ar to arī projekts noslēdzās. Un te arī ir atbalsta intensitātes. To es lūdzu rūpīgi paskatīties. Noteikti arī varam izrunāt, pakonsultēties, vai kurai atbalsta intensitātei jūsu projekts atbilst. Jo tad, ja jūs iesniedzat projektu un esat norādījuši augstāku atbalsta intensitāti, mums tad ir jālabo, jāskaidro, arī jums pašiem būs jāveic labojumi. Tāpēc ir vērts jau uzreiz paskatīties, kādai atbalsta intensitātei jūs attiecaties, un to arī pamatot. Un tad ir sadaļa VRG papildus nosacījumi saskaņā ar stratēģiju un pirmās kārtas sludinājumu, kas ir jāiesniedz papildus. Šeit lielākā daļa, kas tika aizmirsts, ja bija jaunie uzņēmēji, kas pretendēja 65% atbalsta intensitāti, bija jāiesniedz šis apliecinājums, kad atbilst, ja, jo tur ir papildu šie nosacījumi noteikti, vēl tālāk izskatīsim. Vai arī, ja ir fiziska persona un plāno īstenot projektu, iegādājoties pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojumi, no šiem pamatlīdzekļiem sniegt pakalpojumu ārpus Jelgavas novada teritorijas, tad ir jāiesniedz apliecinājums par juridisko adresi vai fiziskai personai deklarētā dzīves vieta. Ja? Tas var būt izdruku no portāla Latvija LV par šo fiziskās personas deklarēto dzīves vietu, piemēram. Šeit arī kritēriji, protams, ļoti svarīgi izskatīt, jo jums katram atbilstoši kritērijiem ir arī jāiesniedz pašnovērtējums. Un pašnovērtējuma veidlapa saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem ir arī šeit visā dokumenta apakšā. Jūs varat arī, šeit jums jāpaņem pašnovērtējuma veidlapa, jāizpilda un būs jāpievieno projekta iesniegumam.
Un tas arī ir obligāts dokuments. Bez pašnovērtējuma veidlapas jūs projektu iesniegt nevarēsiet elektronisko pakalpojumu sistēmā. Vienkārši viņi jums norādīs kā kļūdu un neatļaus tālāk projektu iesniegt. Ja, nu, tas ir obligāts. Un tad tā to izvēlēties un noteikti, tā kā mums ir arī izsludināts sabiedrisko labumu projektu kārtas, nesajauciet veidlaps. Tiešām pārliecinieties, ka jums ir paņemta uzņēmēja darbības projekta vērtēšanas kritērija veidlapa. Un tad vēl es aicinu šeit paskatīties atbalstītos projektus, iepriekš atbalstītos projektus, arī tāpat sadaļā uzņēmējiem, realizētie uzņēmēja darbības attīstības projekti. Jo mums mājaslapā ir apkopoti visi projekti, kuri ir noslēgušies, kuri ir statusā sākta uzraudzība, jo tas arī ir obligāts nosacījums sniegt šo publicitāti par katru projektu. To mēs arī atbalstot projektu iesniedzējus liekam savā mājaslapā. Protams, jums katram ir obligāts pienākums likt publicitātes plāksni, izvietot savā mājaslapā, bet šis ir kā papildus, un arī mums ir laba tāda bāze, kur vienmēr paskatīties, cik daudz projektu kādās jomās ir īstenot. Nu, kopumā, protams, lielākoties uzņēmēji un biznesa uzsācēji izvēlās dažādus projektus, kas ir saistīti ar pamatlīdzekļu iegādi, iekārtu iegādi, nu, arī nelielu būvniecību vai esošu ēku, piemēram, nu, tā kā būvniecības pabeigšana. Ja tādi arī dažādi varianti ir iespējami, ja jums, piemēram, jau ir uzbūvēta ēka, nu, piemēram, ražotne, bet, lai šo ražotni tā kā pabeigtu un palaistu darbībā, jums vēl nepieciešams ir kaut kāda apkuras iekārtas ievietot, ja, pamatojoties uz būvprojektu vai izstrādāto paskaidrojumu rakstu, kas ir iepriekš bijis, arī tāda, nu, tā kā sadaļa var būt, ja, tā kā visi dažādi ieguldījumi ir iespējami būvniecības ziņā, protams, saskaņā vai nu ar būvprojektu vai paskaidrojumu rakstu, kas ir saskaņots būvvaldē, un veikts arī cenu salīdzinājums par būvdarbiem. Bet, protams, nevar iesniegt tādus darbus, kas ir iepriekš jau veikti, ja, bet tā nav nekādu tādu ierobežojumu arī par daļām kādu būvniecības darbus veikus. Jums ir svarīgi, lai turpinātu, vai varbūt tas ir pēdējais solis, lai palaistu savu ražotni, piemēram. Ja, nu, te var paskatīties arī mājaslapā, ja tā bija Svētas klubam, piemēram, apkurs un ventilācijas sistēma ierīkošana projekts, tad atpūtas svinības zonas izveidi, jāšanas laukuma izveidi, tur tika uzbūvēta pilnīgi no jauna gan lapene, gan tāda palīga telpa viesībām, dažādiem pasākumiem. Nu, dažādas atpūtas vietas, kā kupola mājiņas ir uzstādītas, kokapstrādes iekārtas iegādātas, ja mums vairāk projekti ir bijuši par tām pirtsmucām, bet, nu, kokapstrādes iekārtām diezgan daudz projektu ir dažādi. Piemēram, projekts par svētku fotokastes pakalpojumu izveidi, arī kokapstrādes iekārtas, kā darba galdu, CNC frēzes. Nu, tā tad dažādi. Jūs redzat, ja tās jomas ir dažādas, arī projekts par pārvietojumu virtuvi, rozes virtuvi, kas braukā pa novadu uz pasākumiem un sniedz ēdināšanu. Ja šis trailerīts tika iegādāts līdera projektā, arī aprīkots. Un arī tāda, ja tradīcija atzimšana muižas virtuvē, Blankenfeldes muižā iegādājās iekārtas, virtuves iekārtu, tikai lai sakārtotu vienu virtuves daļu. Mēs te pakalpojumu dažādošana dabiskās kosmētikas ražošanā, kā viesu uzņemšanai tāda neliela tipa siltumnīciņa tika uzstādīta. Nu, kā redziet, ļoti daudz un dažādi projekti, varbūt, nu, nekādu ierobežojumu nozarēm nav. Protams, vienīgais ierobežojums ir primārā lauksaimniecība. Ja līdera projekti,
nefinansē primārās lauksaimniecības projektu, tikai pārstrādi jūs varat veikt dažādi veidi. Tā, nu tas tad par projektiem, bet tad tālāk nekavēšos iešu tālāk uz prezentāciju. Tā, par termiņiem, jo projekta iesnieguma veidlapā redzēsiet tādu terminu kā VRG vai vietējā rīcības grupa, atstāja pirmo. Jo mums, nu, kopš faktiski līderu pasākums jau Latvijā tiek ieviests jau, nu, teiksim, vairāk kā 20 gadi, jau šogad arī mums partnerībai ir 20 gadi, bet dažkārt, nu, šie termini ir aizgājuši dažādi, ir partnerība, ir biedrības, un vēl ienāk VRG kā vietējā rīcības grupa, ja? Tad atcerieties, ka tas ir viens un tas pats, jo, nu, oficiālajos dokumentos, un tas arī no Eiropas Savienības vai no dažādiem vadlīnijām ir šī vietējā rīcības grupa un projekta iesnieguma veidlapā un ministru kabineta noteikums, ka jūs skatīsieties, ja tad būs šis termins. Bet jums jāsaprot, ka tas pats attiecās, ka tā ir lauka partnerība un jūs tur arī atbilstoši arī norādiet dažādus nosacījumus, kas ir saskaņā ar stratēģiju. Un sabiedrības virzīt vietējās attīstības stratēģiju, daudz kur būs saīsinājums svā stratēģija. Šeit mazliet atgādinājums, ka mums ir arī ne tikai Jelgavas novadā, protams, bet partnerības darbojas visā Latvijā, un jūs arī variet redzēt, ka visas Latvijas pakas, ir daži brīvie plankumi, tās ir lielās pilsētas, valsts pilsētas, kurās lauku fondu finansējums nav pieejams, lai gan, piemēram, mēs esam atļāvuši un saskaņā ar mūsu stratēģiju valsts pilsētā lauksaimnieki vai lauksaimniecības produktu pārstrādātāji var veidot tirzniecības vietas, ja, bet lielākoties valsts pilsētās lauku fondu finansējuma projekti netiek īstenot, bet visa Latvija iekļaujās un ik viens Latvijas pagasts iekļaujās kādā partnerības darbības teritorijā. Un ja jums ir savi kolēģi, draugi visur Latvijā, noteikti aiciniet pasekot līdzi, paskatīties, jo šobrīd visas partnerības Latvijā aktīvi izsludina jaunos konkursus, un tās iespējas ir arī citās Latvijas vietās īstenot dažādus projektus. Tātad tālāk par mūsu noteiktajiem šiem strateģiskajiem mērķiem un kopējo finansējumu. Stratēģijā ir izdalīti 3 mērķi - konkurētspējīgs vietējais uzņēmējs, pievilcīga teritorija un kultūra vēsturiskās vietas, spēcīgas vietējās kopienas. Pirmais ir biznesa attīstībai, 2. un 3. sabiedriskā labuma projektiem, un visi šie projekti ir šobrīd izsludināti. Ja skatāmies uzņēmējdarbībai, kopējais finansējums mums ir visam periodam līdz 26. gadam, vēl kad saņemsim atlikušo finansējumu līdz 27. gadam, šobrīd puse ir apgūta. Faktiski mums ir šajā kārtā izsludināti gandrīz 200 000. Ja, tad pārējais finansējums jau ir apgūts pirmajā kārtā, kur bija arī diezgan laba interese, bija 24 projekti, un ap 20 projektiem ir apstiprināti. Te vēl viens tā kā saīsinājums, kas jums ir jāatcerās un jāskatās, kad veidosiet projektu iesniegumu veidlapu, KOLA 1921, jo tas ir tātad vietējais ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tas ir identifikators vai apzīmējums no kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna, pēc kura arī mēs strādājam un iesniedzam projektu iesniegumus. Un tas jums ir šis apzīmējums jāatcerās, kad veidosiet projektu iesniegumu, lai atzīmētu pareizo, jo tur būs divas aktivitātes, KOLA 1921 un 1922. Nepaņemiet 22, jo tas attiecās uz sabiedriskā labuma projektiem. Tātad uzņēmējiem 1921. Tas ir visām partnerībām, ja vietējais ekonomikas stiprināšana, jo šis ir nosacījums ministru kabineta noteikumos. Savukārt M1 ir mūsu stratēģijas mērķis,
mērķis viens - konkurētspējīgs vietējais uzņēmējs. Un R1 ir mūsu izsludinātā rīcība. Rīcība viens - atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, tā skaitā lauksniecības produktu pārstrādes, lauku turisma un amatniecības attīstībai. Ja, tā tad viena aktivitāte, kas mums ir vērsta dažādiem uzņēmējdarbības projektiem. Nu, tā tad kola 19.2.1, M1 un R1, nu, tas ir tas, kas jums ir jāatcerās šie apzīmējumi. Tālāk par izsludināto kārtu, iesniegšanas laiku, vērtēšanas laiku un tālāk jau īstenošanu. Nu, tātad projektus jau var iesniegt. Projekta iesnieguma veidlapa faktiski jau ir kā mēnesis pieejama, bet arī, protams, no 6. janvāra jau jūs varat sniegt tajā elektronisko pakalpojumu sistēmā spiest pogu, iesniegt VRG, nu tā kā iesniegt pie mums projektu. Bet to tad var darīt līdz 6. februārim, jo, protams, projektu vērtēšanu mēs uzsāksim tikai pēc 6. februāra, kad visi projekti būs iesniegti. Un arī tātad atbilstoši vērtēšanas kritērijiem tiks izvērtēt un sarindot. Projektu vērtēšana lauku partnerībā Lielupe notiek 1 mēnesi, tas mums ir obligāts nosacījums pēc noteikumiem. Vērtēšanu veica vērtēšanas komisija 3 cilvēku sastāvā. Mums ir pārstāvs no Altuma, no Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes ekonomikas sabiedrības attīstības fakultātes un viens mūsu uzņēmējs novada. Ja, tātad 3 cilvēki neatkarīgi, kuri nav arī interešu konfliktā. Katrs vērtētājs arī paraksta interešu apliecinājumu, ka viņiem nav nekāda interešu konflikta saistībā ar jūsu projektu, jebkuru. Ja, tāda neatkarīga komisija izvērtē jūsu projektus, bet apstiprina projektus lauku partnerības Lielupe padome, kur ir pārstāvji gan no pašvaldības, gan no uzņēmējiem, gan no nevalstiskajām organizācijām. Arī, protams, apstiprināšanas sanāksmē var piedalīties tikai tie padomes locekļi, kuriem nav attiecībā uz kādu projektu interešu konflikts. Un tad tālāk, nu, faktiski mūsu vērtēšanas komisija projektus izvērtē, sarindo. Mēs publicējam sarindoto projektu sarakstu mājaslapā, bet jūs katrs elektronisko pakalpojumu sistēmā savā kontā tāpat arī saņemiet mūsu lēmumu, kur jūs redziet šo punktu skaitu iegūto un arī vērtējumu punktus katrā kritērijā. Un arī attiecīgi mēs jau jums varam izsniegt lēmumu, vai projekts ir apstiprināts un viņam pietiek finansējums, un mēs viņu virzam tālāk vērtēšanai lauka atbalsta dienestā. Ja, nu, lielākoties arī šādi lēmumi visiem ir. Nu, ir daži, protams, varbūt arī situācija, ka mēs noraidam projektu kā neatbilstošu stratēģijai. Nu, vai trešais variants, ka mums, diemžēl, nāks noraidīt projektu, jo punktu skaits ir zemāks un projekts varbūt ir nu, tā kā rindā zemāk un attiecīgi pietrūkst finansējumu. Ja? Tas arī ir viens no diezgan biežiem noraidījuma iemesliem, kad mēs projektu noraidam dēļ finansējuma trūkumu. Un tad, bet visus projektus, kuriem pietiek finansējums un kurus mēs apstiprinam, mēs virzam lauka atbalsta dienestam. Lauka atbalsta dienests vērtē projektus 3 mēnešus. Nu, tad attiecīgi tālāk jau, cik ātri projekts tiks apstiprināts, ir arī jūsu sadarbība ar lauka atbalsta dienestu. Jo bieži vien ir dažādi precizējumi, varbūt kādi jautājumi, varbūt kāds dokuments nav iesniegts, nu, procesā, jo mēs arī varbūt paprasām un jūs papildināsiet. Bet, jā, tā kā viss tālākā sadarbība ar lauka atbalsta dienestu, jo lauka atbalsta dienests izsniedz gala lēmumu par projektu. Jo, nu, visbiežāk ir, nu, dēļ kā lauka atbalsta dienests varbūt varētu noraidīt, ir, kā nesaredz projektam tādu saimnieciskumu, liederīgumu, efektivitāti. Ja mēs tā kā varbūt vēlamies katram dot iespēju, bet lauka atbalsta dienestam vērtēšanas kritēriji stingrāki un ir dažkārt, ka noraida pēc šādiem
Vai arī ir gadījumi, kad projekta īstenotais pārdomā un pats atsauc, jo līderi projekts arī ir atbildība, jūs saņemiet grantu, saņemat finansējumu, kas jums nav jāatmaksā, bet te pašā laikā tas uzliek atbildību sasniegt kādu šos uzņēmējdarbības rādītājus, kas ir plānoti. Bet ir arī situācijas, kad noraida projektus dēļ saistītajiem uzņēmumiem, kurus mēs nepārbaudam, ja tā kā tas arī ir svarīgi. Ir grūtībās nonākušā uzņēmuma pazīmes, lai gan tas jau šobrīd ir iestrādāts projekta iesnieguma veidlapā, un jūs jau paši pārbaudīsiet, ja jums ir SIA vai jums neizpildās grūtībās nonākušā uzņēmuma pazīme kāda. Vai arī ir situācijas, kad lauka atbalsta dienas saskata, ka projekta iesniegšanai ir radīti mākslīgi apstākļi, piemēram, dažādi varbūt. Bet šajā gadījumā, ko es vēl gribēju minēt, tātad vērtēšanas laiks ir diezgan ilgs, jūs redzat, kopā tie 4 mēneši, bet projektu, ja jūs tomēr jau skaidri zinat, ka jūs projektu uzsāksiet ar vai bez šī finansējuma, varbūt šis finansējums jums dos iespēju attīstīt arī citus mērķus un vēl kādu papildus darbību uzsākt vai kādu produktu pakalpojumu radīt. Jūs esat tiesīgi projektu uzsākt no iesniegšanas dienas elektronisko pakalpojumu sistēmā. Tajā brīdī, kad jūs projektu esat iesnieguši un projekts ir statusā iesniegts VRG, ja tas nozīmē, ka viņš arī ir iesniegts elektronisko pakalpojumu sistēmā, jūs varat projektu īstenot. Un, ja projekts apstiprināts, izmaksas būs attiecināmas. Ja neapstiprinās, tad, protams, tas ir aiziet uz jūsu pašu finansējumu. Un tad, attiecīgi tālāk, ja jūs ir būvniecības projekts vai, ne tikai būvniecība, bet kaut kādu projekts, kas saistīts ar būvdarbiem, vai tā ir vienkāršot atjaunošana, vai tā ir būvas novietošana, vai pārbūve, vai restaurācija, piemēram, kultūrvēsturiskajiem objektiem, tad ir 2 gadi projekta īstenošanas laiks. Pārējiem projektiem, tātad vai tie pamatlīdzekļu iegādē visdrīzāk, vai projekti, kas saistīti ar sabiedriskām attiecībām, piemēram, varētu būt, tas ir 1 gads. Un projektu uzraudzība 3 vai 5 gadi. Šajā kārtā vai vispār plānošanas perioda posmā, ja iepriekš mums visiem projektiem bija tikai 5 gadu obligātā uzraudzība, tad šobrīd projekta iesniedzējiem ir iespēja izvēlēties 3 vai 5 gadu uzraudzību. Tas ir atkarīgs no jums pašiem, droši vien arī no plānotām investīcijām, no projektā apjoma, ja, un atkarīgs, kā jūs paši plānojat, vai jūs šos obligāti sasniedzamos rādītājus, kas ir varbūt darba vieta vai visticamāk, visbiežāk tas būs apgrozījuma palielinājums, vai jūs varat sasniegt 3 gadu laikā vai 5 gadu laikā. Ja, to tad tālāk arī sīkāk izrunāsim, bet ar ko atšķirās tie 3 vai 5 gadi? Ja jūs izvēlaties uzraudzības laiku 3 gadi, tad jums obligāti sasniedzamie rādītāji jāizpilda 2. gadā, ja 5 gadi, tad 3. gadā. Un jāsaglabā vēl tos 2 gadus. Ja? Tad 5 gadu periods ir diezgan ilgs. Ja? Dažkārt jau prasās pēc jaunām iekārtām, varbūt pēc jaudīgākām iekārtām, bet tā kā ir šis 5 gadu periods, tad arī uzņēmumiem jāturpina uzturēt tās projekta īstenošanā, projekta laikā iegādātās iekārtas. Tā. Un tad tālāk par jau es domāju, ka diezgan daudz ir izstāstīju arī pēc piemēriem sapratāt, bet ja mēs skatāmies pēc ministru kabineta noteikumiem un rīcībā R1 noteiktajām atbalstāmajām darbībām, ja, tos mēs varam iedalīt 2 lielos blokos. Tie ir produkti un pakalpojumi, vai tie ir jaunu produktu pakalpojumu radīšana, vai esošu produktu un pakalpojumu attīstīšana, realizēšana tirgu, atpazīstamības tēlu veidošana. Ir arī iespēja kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu un darbinieku produktivitātes kāpināšanu, kas saistās ar darbinieku apmācību. Šādas iespējas līderu projektos ir, bet līdz šim nav bijusi tāda vienam interesi izmantot. Ja, bet iespēja jums ir kā uzņēmējiem nodrošināt saviem darbiniekiem kādas specifiskas apmācību jomas, bet tur tas nosacījums, ka darbiniekam pēc tam
ir jāapņemās 18 mēneši pie jums strādāt. Ja? Un iespējams, tas ir tas, kurš tā kā attur īstenot šādus projektus. Ja? Nu, tad lielākoties mums ir produktu un pakalpojumu radīšana ar pamatlīdzekļu iekārtu dažādu iegādi. Lauku biļetē arī stāstīšu, ja ir iespēja iegādāties mazvērtīgo inventāru, kas nav lielajā projektā. Nu, tātad šis produktu un pakalpojumi ietver dažādas nelauksaimnieciskās nozares uzņēmējdarbību, arī turismu, lauksniecisku produktu pārstrādi, ja, mājražošanu, amatniecību, sociālā uzņēmējdarbība, nu, dažādi veida šīs nozares. Ja, nav, kā jau teicu, nav nozaru ierobežojumi. Un tad ir otra darbība, kas ir vide produkcijas realizēšanai. Ja, tātad produkcijas realizēšanai paredzēts vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana. Ja, tie ir tirgus laukumi, tirzniecības vietas, tirzniecības platformas, internetu veikali. Nu, tur tālāk skatāmies, būs, kad atšķirās, ja, teiksim, ja lielākoties, ja mēs skatāmies pēc atbalsta pretendentiem, tad projektu var iesniegt fiziska persona, kura nav šobrīd reģistrēta uzņēmējdarbība, bet, piemēram, šajā aktivitātē, kas ir tirzniecības vietas vai vides radīšana, produkcijas realizēšana, tur var iesniegt tikai esošu uzņēmumu. Ja, tur tās nianses ir jāņem vērā. Bet, protams, par katru ideju mēs noteikti varam izrunāt, jo projektu mums nav tik ļoti daudz, un mēs ar katru projektu iesniedzēju mēnešu laikā varam individuāli paskatīties, arī konsultēt jūsu projektu, lai līdz iesniegšanai tur viss ir skaidrs un arī atbilstoši nosacījumiem. Ja? Tā kā to jau es visu laiku uzsveru, ka jums ir iespēja pie mums konsultēties un saņemt atbalstu. To jūs noteikti atceraties, vai tā ir klātiena, vai tas arī var būt telefoniski, vai mēs šādi tāpatās varam strādāt attālināt, ļoti labi var strādāt, jo mēs varam vienlaicīgi skatīties šo veidlapu. Ja ik vienu, kas plāno rakstīt projektu, noteikti aicinu nākt uz konsultācijām, sazināties, lai līdz iesniegšanai ir, nu, tā kā viss arī kārtībā, lai pēc tam mazāk darba labošanai. Vēl neatzīmēju tātad, nav ierobežojumi, tādu projektu var iesniegt fiziska persona un pēc tam reģistrēt uzņēmumu, bet ja jums ir esošs uzņēmums, tad ir ierobežojums, ja esošie uzņēmumi, ja noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 150 000. Ja, nu šis pasākums, līderu pasākums vienmēr ir bijis mazajiem uzņēmējiem, biznesa uzsācējiem. Apgrozījums ierobežojums arī attiecās saistītajiem uzņēmumiem. Ja ir šobrīd varbūt jaundibināts būvniecības uzņēmums, bet šie uzņēmumu vadītājiem jau ir vēl 2 citi būvniecības uzņēmumi, viņi ir saistīti, un, protams, arī šādi, arī kaut vai ar to jaundibināto, kuram apgrozījums nepārsniedz, uz atbalstu pretendēt nevar. Nu, tāpat atbalsta pretendenti arī var būt kooperatīvās sabiedrības un pašvaldība tirzniecības vietu izveidei. Attiecināmās izmaksas, pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājums, būvdarbi un digitālie risinājumi arī, ja skatīsimies vērtēšanas kritērijus, mums arī par digitāliem risinājumiem ir plus tur viens punkts, tā kā papildus, ja jūs ieviešat kādu varbūt savā mājaslapā jaunu, nu, piemēram, klientu pieteikumu formu vai ko, nu, kas ir balstīts tādos digitālos risinājumus, arī ir iespējams, bet varbūt arī, nu, nav mums daudz bijuši, bet varbūt, kad ir kāds projekts, kas ir vērsts tikai uz digitāliem risinājumiem, ja, tās iespējas ir dažādas. Un varbūt arī projekts, kurš ir vērsts tikai uz sabiedrisko attiecību izmaksām, ja, tie man arī ir definējums, kas ir sabiedriskās attiecības, tad, ja, jo, piemēram, ir mums bijuši projekti, kur visas izmaksas ir vērstas tikai uz dizainu izstrādi jaunam produktam, piemēram, uz iepakojumu izstrādi jaunam produktam, sadarbībā ar mārketinga aģentūru. Ja? Tas arī ir iespējams. Un nav izmaksu ierobežojums. Ja? Jums nav obligāti projektā jāiekļauj gan pamatlīdzekļi, gan sabiedrisko attiecību saistītās izmaksas. Jūs varat iekļaut tikai, ja tas jums ir svarīgi, tikai izmaksas, kas ir vērstas uz šo produkta un pakalpojumu
pozicionēšanu tirgu, izmantojot sabiedrisko attiecību speciālistu pakalpojumus vai plašsaziņas līdzekļus, dalību izstādēs vai vietējie ražotāju tirgu, informatīvi izdevums materiāli, video materiālus jūs varat izgatavot. Faktiski jebkādas tās aktivitātes, darbības, kas var veicināt jūsu produkta virzību tirgu. Tā, un pie jaunu produktu pakalpojumu radīšanai es jau iesāku stāstīt par, tagad mazliet vienu slaidu par šo lauka biļeti, kur jūs, protams, arī jāņem vērā ministra kabineta noteiktie nosacījumi, bet lauku biļetei ir atsevišķs dokuments, šī metodika lauku biļete. Un ja jūs plānojat iesniegt projektā lauku biļeti, tad arī lūdzu izlasiet šo metodiku. Ja? Es tās galvenās lietas izstāstīšu, bet tā kā sīkāk vēl tad jāpaskatās pašiem. Un tad arī, protams, jebkuram līderu projektam pamatnosacījums ir izstrādāt biznesa plāns šai produktu vai pakalpojumu ieviešanai, bet lauku biļetei tas ir uzsvars ir tieši uz tādu uzsākšanu. Un lauku biļeti var iesniegt jaundibināt juridisku personu, kas darbojas neilgāk 18 mēnešu, vai tāda fiziska persona, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību. Un tās lauka biļetē darbības rezultāts ir īstenot biznesa plāns. Dokumentos jūs lasīsiet, viņu sauc par darījumu darbības plānu 1 līdz 3 gadiem. Tas pats jau biznesa plāns vien ir, jo jums ir jāplāno saskaņā ar savu biznesa plānu. Jūs varat izvēlēties laika periodā no 1 līdz 3 gadiem, kad jūs īstenojat šo savu biznesa plānu. Un jāpierāda, tad, ja tas būs 1 gads, piemēram, obligāts nosacījums ir sasniegt apgrozījumu 20% apmērā no attiecināmu izmaksu summas. Katram projektam tā būs individuāli, jo šeit jūs redzat maksimālo attiecināmo izmaksu summu, tā ir 15 000, ja, bet tas nenozīmē, ka visiem projektiem būs šī summa 15 000, vienam būs 5, vienam 3, vienam 2. Ja mums arī šādi projekti ir iesniegti par mazām summām. Jo, šajā gadījumā, ja tā tad, ja ir projekta attiecināmās izmaksas, piemēram, 5000, tad jums ir jāsasniedz gada laikā 20% apgrozījums no 5000. Un jāsasniedz vēl viens noteiktais rādītājs, atkal atkarīgs no jūsu idejas, vai tas būs klientu skaits, vai saražotās produkcijas apjoms. Piemēram, iepriekšējā kārtā mums bija projekts, kas saistīts ar grāmatvedības pakalpojumu ieviešanu. Ja, tad arī atbalsta pretendents noteica šo 20% apgrozījumu, kādu plāno sasniegt, un plus vēl gada laikā iegūto klientu skaitu. Ja, un ar to arī gadu nostrādājot, jūs projektu esat izpildījuši. Ja, tā kā redzat, ja, tā ļoti, ļoti labu nosacījumu, manuprāt, ar biznesa uzsācējiem. Vēl kas ir tāda ļoti pozitīva lieta, kas ir lauku biļetē, bet nav lielajos projektos, var iegādāties lietotus pamatlīdzekļus, kas ir vecākā 5 gadi, bet jāatcerās, ka ir jāpierāda šo pamatlīdzekļu, tas vecums ir jāpierāda, ja, jābūt kaut kādam dokumentam, kas apliecina, ka pamatlīdzeklis nav lietots ilgāk kā 5 gadi. Bet var arī iegādāties mazvērtīgo inventāru. Ja, tas arī ir atšķirīgi no lielajiem projektiem. Lielajos projektos mazvērtīgo inventāru nevar iegādāties, tikai pamatlīdzekļus. Bet savukārt šeit lauka biļetē nav attiecināma nekāda veida būvniecība. Ja, tad nebūvis novietošana, nekas nevar tikt iekļauts, ja, tikai citas dažādas aktivitātes. Un vēl ir labā ziņa lauka biļetē, ir iespējams saņemt avansa maksājumu, kas līdz šim vispār uzņēmējiem nav bijis, tad mazie uzņēmēji šeit īstenojot projektu var saņemt 80% no piešķirtā publiskā finansējuma avansā. Ja tad jūs iesniedzat projektu, ja projekts tiek apstiprināts, atbilstoši jums pēc jūsu plānotās atbalsta intensitātes, piemēram, 65%, jums tiek aprēķināts, kāds jums tiks izmaksāts publiskais finansējums, un no tās publiskā finansējuma daļas 80% jūs saņemiet jau uzsākot projektu. Ja, tā ir ļoti laba iespēja.
Ja jums nav jāizņemās, jums nav jābūt pašam savam finansējumam. Lielie projekti, ja, kas startē līdz tiem 50 000, uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem pašiem ir jānodrošina projektu priekšfinansējumu. Vai tas ir aizņēmums, Altumā, piemēram, vai tas ir privāts aizdevums, vai jums pašiem ir savi līdzekļi, ja, bet avansa maksājumu nav. Tad par atbalsta intensitātēm. Pamata intensitāte visiem projektiem ir 40% no attiecināmo izmaksu summas. Ja, un tad attiecināmās izmaksas vai nu 50 000, ja jūs līdz 50 000, tā jāsaka pareizi, startēt uz lielo projektu, vai līdz 15 000 lauku biļetē. Nu, tad tālāk jūs redzat, ir gana daudz mums tādas prioritātes, ko mēs esam izvirzījuši, kam mēs atbalsta intensitāti palielinām. Tad ir 60% iespēja, ja atbalsta pretendents plāno ieguldījumus turismu veicinošās atpūtas vietās pie upēm un citām ūdens tilpēm, tā kā tāda lauku turisma attīstībai, izņemot jaunu viesumāju būvniecību. To mēs tā kā neakceptējam, jo arī šis finansējums īsti varbūt nemaz nav iespējams kaut ko tādus ieguldījumus veikt. Tad ir arī 60%, ja paredz ieguldījumus kultūrvērstkā mantojuma atjaunošanā un saglabāšanā. Ja atbalsta pretendents paredz ieguldījumus amatniecības attīstībai, lauksaimniecības produktu pārstrādei un koprojektiem. Par koprojektiem nepieminēju, bet ja tiešām ir, līdz šim mums ir viens koprojekts veiksmīgs bijis, bet tas pats ir bijis pašvaldībai ir uzņēmēji. Tā kā paši uzņēmēji kopā īsti nav koprojektu snieguši, bet ja tāda interese ir, tad koprojekts attiecās tikai vienīgi uz digitāliem risinājumiem. Ja jūs divi uzņēmēji vai vairāk kopā īstenojot šo projektu, saistīt ar digitāliem risinājumiem. Ja? Tur nav iespējams kaut ko būvēt kopīgi vai pamatlīdzekļus iegādāties un pēc tam izmantot kopīgi, ja koprojekts uz to neatiecās. Tad ir 65% atbalsts, ja atbalsta pretendents ir fiziska persona un plāno uzņēmēju darbības uzsākšanu, dibinot uzņēmumu pirmo reizi. Šeit man nav tāda sīkāka atrunāta, bet sludinājumā paskatīsieties. Mēs attiecinām arī šo 65% atbalsta intensitāti, ja uzņēmums ir dibināts vai uzņēmums ir vecāks kā 18 mēneši un apgrozījums šajā periodā nav pārsniedz 15 000. Vai mums arī vēl viena tāda atruna ir, ja varbūt ir, kādam, 5 gadu atpakaļ reģistrēta saimnieciskā darbība, kaut kādu laiciņu ir kaut kas mēģināts, ja, bet arī šis apgrozījums tajā periodā nav pārsniedz 15 000, mēs nākam pretīm un attiecinam šo 65% atbalstu kā uzņēmēju darbības uzsācējiem. Ja, to tad atkal individuāli pastīsieties, vai jums tas attiecās, bet tātad, ja ir fiziska persona uzņēmēja darbība vispār nav bijusi, ja, un es arī runāju par saimnieciskās darbības veicēju vai pašnodarbināto, kā mēs sakam, ja, tad, protams, jums ir iespēja saņemt šādu paaugstinātu atbalsta intensitāti. Tad arī plānots, ja vietējās produkcijas realizēšanai tiek veidota vide, Jelgavas novada teritorijā, vai tie būtu tirzniecības vietas, piemēram, vai tirgus laukumi, šeit arī var saņemt paaugstinātu atbalsta intensitāti. Un tad ir 75%. Ja atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība, ja, tur jāskatās šī definīcija ministra kabineta noteikumos, bet iepriekšējā kārtā un mums Jelgavas novadā ir diezgan daudz šīs mazās lauku saimniecības, kas tad arī var pretendēt uz šo paaugstināto intensitāti. Ja, bet tā ir saimnieciskās darbības veicējs, fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, ja, tad, kurai adrese ir reģistrēta Jelgavas novadā, un kopējais neto apgrozījums nepārsniedz pēdējā noslēgtā gadā 15 000, un vēl tas svarīgais aspekts, ka nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu. Ja, to tad arī uzņēmuma reģistrā mēs pārbaudam, vai
atbalsta pretendentam ir reģistrēta kāda nozara saistītā ar primāro ražošanu. Nu, lai gan liekas, projektus mēs neatbalstam saistībā ar lauksaimniecību, ja, bet šis nosacījums ir no Eiropas no komisijas regulas, un tam varēja piešķirt paaugstinātu intensitāti, un mēs saskatām, ka mūsu novadā ir mazie lauksaimnieki vai zemeņu, aviņu audzētāji, dažādas šīs nozeres, nu, kas tā kā iet uz pārstrādi vai Čidonijas, piemēram, un viņi var saņemt šeit, ja ir tā primārā lauksaimniecība, bet, piemēram, realizēt projektu turismā, un kas ir saistīts ar saražotās produkcijas pārstrādi, šeit var saņemt 75% atbalstu. Nu, tā ir ļoti laba intensitāte, ja tas ir tiešām iepriekš pat sabiedriskā labuma projektiem lielākoties ir 70%. Tā kā šī ir iespēja mazajiem lauksaimniekiem. Un pēdējais, ja investīcijas paredzētas pamat pakalpojumiem lauku teritorijā, nu tāda Jelgavas novadā, izglītības, sociālais vai veselības jomā. Nu, līdz šim nav bijis neviens projekts uz šo aktivitāti, bet, nu, piemēram, ja ir kāds fizioterapeits, kurš gribētu uzsākt savu darbību kādā pagastā, vai nezinu, kāds maziņš neliels privātais bērnu dārzs, bērnu pieskatīšanas grupas vai kādi sociālie pakalpojumi. Bet tiešām, ko var pamatot, ka šis ir vērsts uz iedzīvotājiem, novada iedzīvotājiem. Ja, piemēram, deju terapija kādā muižā, nu noteikti nebūs izglītības pakalpojums vietējiem iedzīvotājiem, kas vairāk būs vērsts uz turismu. Ja. Ar šo es aicinu tā kā, nu, nemēģināt pievilkt tās atbalsta intensitātes. Jāizvērtē rūpīgi, vai tas atbilst vai neatbilst, ja, un nav nozīme mākslīgi pievilkt šo atbalsta intensitāti, un lai tikai saņemt lielāku atbalstu. Nu, tālāk skatāmies, protams, pamatnosacījums veiksmīgai līderu projektu īstenošanai ir reāls un uz aprēķiniem balstīts biznesa plāns. Ja tādu, protams, priekšnosacījums arī ir vieta, telpa Jelgavas novadā, nu, ja tas ir saistīts ar nu, konkrētu ražotni. Protams, projekti var būt saistīti ar dažādiem mobīliem pakalpojumiem, kā jau arī redzējām, digitāliem risinājumiem, sabiedriskām attiecībām, bet jebkurā gadījumā jūsu šie aprēķini ir balstīti uz biznesa plānu, jo biznesa plāna aprēķinus un šo plānoto attīstību, vispār konkurences, tirgus apskatu, kāpēc jūsu projekts ir nepieciešams, kas tad patērēs, kas būs jūsu klienti, to jūs visu jau esat iepriekš izplānojuši. Un ar šo arī gribu minēt, nu, ja tomēr jums ir tikai ideja varbūt un līdz galam nav uzlikt uz papīra un tā kā parēķināts šis apgrozījums vai plānotā darbība vismaz 3 gadiem uz priekšu, un varbūt šajā kārtā vēl nesteigties. Ja? Būs iespēja vēl nākamā gadā iesniegt, bet tomēr nu, mēģināt un vispirms to savu ideju vairāk paskatīties, vai tas varētu, lai tas varētu arī tālāk attīstīties. Ja varbūt ir iespēja izmantot kādus LLKC laukiem būt, piemēram, finansējums vai kādu inkubātoru atbalstu, varbūt kādu semināru apmācības un paskatīties šīs iespējas citas. Ja. Tā. Tad tālāk skatāmies, šo jau es minēju, šeit man prezentācijā ir vēlreiz ievietot prezentāciju, arī ievietosim mājaslapā, kur atrast informāciju, un arī šeit šie ministru kabineta noteikumi. Vēlreiz uzsveru par šo publisko finansējumu, nu, kas vēl ir svarīgi. Protams, projektam jāatbilst mūsu sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai, jo projekts neatbilst, mēs faktiski noraidam. Katram projektam, atbalsta pretendentam, projekta iesniegumā arī ir jāpamato, nu kā jūs saskatāt, kādu ieguldījumu jūsu projektu vispār var dot Jelgavas novada teritorijai, jo faktiski, piemēram, uz digitāliem risinājumiem, uz sabiedriskā attiecību šiem projektiem, ja jūs tālāk arī redzat šo skaidrojumu par novada teritoriju, ja mēs nenosakam,
kad obligāti atbalsta pretendentam jābūt ar juridisko adresi Jelgavas novadā. Izņemot šos gadījumus, kad ir tā mobilā tehnika, tad gan mums ir papildus šis nosacījums. Jā, bet citādos gadījumos jau nē. Bet jums ir jāsaprot, nu, kāpēc jūs tieši gribat īstenot projektu Jelgavas novadā un ko tas dos mūsu teritorijai, mūsu iedzīvotājiem, varbūt kāda sadarbība ar vietējo kopienu. Ja? Tas viss ir katram tā kā jāpaskatās arī un jāpamato projektu iesniegumā. Tā, un tad par šo juridisko adresi jau es minēju, ja jūs plānojat iegādāties mobīlo tehniku, piekabi un pamatlīdzekli un uzraudzības periodā arī to izmantot Jelgavas novada teritorijas, tad gan jums ir jābūt ar juridisko adresi Jelgavas novadā. Nu, piemēram, klasisks tāds, kas mums ir bijis profesionāli fotogrāfi. Ja viņš nav reģistrēts Jelgavas novadā, bet tad arī attiecīgi projektu nevar iesniegt. Ja? Fotogrāfam kā pašnodarbinātai personai, piemēram, ir jābūt ar juridisko adresi vai fizisko personas deklarēto dzīvesvietu, un tad var iesniegt projektu. Nu, tad vēl arī ir šis nosacījums, ja dalība izstādēs vai vietējo ražotāju tirgu. Ja vēlas kāds, nezinu, lauksaimnieks, mājražotājs piedalīties šādos pasākumos un saņemt atbalstu projektā, nu, nav bijusi vēl līdz šim šādi projekti, lai gan varbūt tā maksa izstādēs nav tik milzīga, lai rakstītu projektu un arī svērtēšanas laiku, bet kaut gan tāda iespēja. Bet tad arī juridiskai adresē jābūt Jelgavas novadā. Tā par koprojektu, te man gan bija viens slaids, bet es jau tos pamatnosacījumu pateicu, ja tā tad digitāli risinājumi. Protams, arī pašvaldība var īstenot projektu kopā ar uzņēmēju, un tad projektu iesniedz pašvaldība un savā īpašumā esošās telpās, infrastruktūrā veido aprīkojumu vai šo vietu, kur uzņēmējiem strādāt. Ja? Bet tas ir tad īpaši nosacījumi pašvaldībai līgums ar uzņēmēju par šādu koprojektu. Bet, kas attiecās uz 2 vai vairākiem uzņēmējiem, ja vēlas koprojektu, ja, tad tas ir mājaslapas, internetu veikali, tirdzniecības platformas, nu, piemēram, dažāda veida aplikācijas, varbūt kā turisma maršruts. Ja, tad uzņēmēji var īstenot kopā projektu, saņemt atbalstu 60%, bet starp koprojektu dalībniekiem nevar būt laulātie vai pirmās pakāpes ratinieki, ja tas ir jāievēro. Atbalsta pretendenti jau par šīm darbībām arī izskatījām, bet vēlreiz uzsveru, ja tā tad ir 2 darbības. Šīs darbības tālāk, kad iesim projektu iesniegumu, skatīsim arī, redzēsiet, jums būs jāatzīmē, uz kuru darbību tad jūs pretendējat, vai tā ir produktu un pakalpojumu joma vai vide produkcijas realizēšanai. Bet varbūt, ka būs situācijas, kad uzņēmums arī pretendē uz abām. Ja? Tā arī var būt, jūs, piemēram, gribat radīt jaunu produktu un arī izveidot internetu veikalu. Tad jūs atzīmēsiet abas darbības, jo drīkst iekļaut tā kā apvienot šīs darbības. Tikai atšķirības starp šīm 2 darbībām, kuras minēju, ja mēs redzam, pirmajai darbībai ir iespējams projektu iesniegt gan esošam uzņēmumam, gan fiziskai personai, arī pašvaldību ar šiem koprojektiem, bet pie vide produkcijas realizēšanai tur var iesniegt tikai juridiska persona vai fiziska persona, kura jau veic saimniecisku darbību. Ja jūs, piemēram, vēlēsieties kādu vietējo produktu tirdzniecības vietu vai veikalu izveidot kādā no pagastiem, ja to nevarēs darīt kā biznesa uzsācējs. Ja to var darīt tikai esošs uzņēmums. Tas ir tā būtiskākā atšķirība starp šiem 2. Un, vide produkcijas realizēšanā jau minēju, arī ir iespējams īstenot Jelgavas valsts pilsētā, bet to tad var tikai veikt pats lauksaimniecības produktu ražotājs, pārstrādātājs vai kooperatīvā sabiedrība, kas ir reģistrēta Jelgavas novadā. Tad vēl tādi būtiskākie nosacījumi.
Par ieguldījumu Jelgavas novada teritorijai jau minēju, par to jūs katrs arī paskatīsieties. Nav grūtībās nonākušā uzņēmuma pazīmes arī saistītajiem uzņēmumiem, to skata SIA. Ja tad projekta iesnieguma veidlapā tur būs jau tālāk sasaiste uz Excel formu, kur jūs arī varat pārbaudīt. Tiek skatīti iepriekšējo gadu zaudējumi, ja tādu uzņēmumu ir, lai tas nepārsniedz pusi no ieguldītā pamatkapitāla. Bet, nu, ja tādas jau jūs tā kā saskatāt, ka jums varētu būt, jūs aizpildat šo kalkulatorā, savadīsiet savu uzņēmuma datus un varēsiet pārliecināties, vai neizpildās kāda no šīm grūtībās nonākušā uzņēmuma pazīmēm. Tad, ja projektu iesniedz fiziska persona, tad, nu, pirms projekta īstenošanas uzsākšanas, nu, tad jūs projektu varat iesniegt, nu, ja jūs tomēr saprotat, jūs projektu uzsāksiet tikai ar atbalstu, nu, tad visticamāk jūs sagaidīsiet arī šos 3 līdz tiem 4 mēnešiem lauka atbalsta dienesta gala lēmumu, un tad reģistrēsiet uzņēmumu. Ja, bet, nu, ja jūs, kā jau minēju, plānojat arī uzsākt bez atbalsta varbūt, un pamazām saviem spēkiem, protams, jūs arī reģistrējat uzreiz. Bet arī, ja jūs arī šobrīd varat reģistrēt uzņēmumu un projektu jau iesniegt kā šis jaunais uzņēmējs, jebkurā gadījumā jums būs projekta iesnieguma veidlapa kā jaunajiem uzņēmējiem, kas ir uzsāks, jo jums nav noslēgtais gads, jums nav tā kā šie saimnieciskās darbības rādītāji iepriekšējo gadu, uz ko balstīt savus aprēķinus tālāk. Bet tātad, ja fiziskai personai iesniedzot projektu, ir iespēja reģistrēt gan saimnieciskā darbību, tātad to mēs reģistrējam valsts ieņēmuma dienestā, vienkārši jūs noreģistrējat savu saimniecisko darbību un tā arī uzsākat. Un tā arī var darīt, un pēc varbūt palielinoties apgrozījumam, pēc 2 gadiem jūs izlemjat pāriet uz SIA, piemēram, tas arī ir iespējams, protams, tam pašnodarbinātam, kas ir jāpiedara arī tālāk 51% kapitāla daļu jaunveidojumā SIA, bet tajā gadījumā, ja tas notiek uzraudzības periodā, jauna reģistrētais SIA būs saistību pārņēmējs, tās fiziskās personas saistību pārņēmējs. Ja, to visu var tā arī veikt. Bet, ja jūs uzsākot projektu izvēlaties uzreiz reģistrēt, komerc reģistrā reģistrēt SIA, tad arī redz šo nosacījumu, ka fiziskai personai jāpiedara ne mazāk kā 51% kapitāla daļa. Un uzņēmuma reģistrā reģistrēts paraksta tiesības. Projektam tiek pievienot šie finanšu plāni, kas apliecina saimnieciskās darbības dzīvotspēju un spēju īstenot projektu. To mēs arī paskatīsimies pie projekta iesnieguma aprēķiniem. Viss, kas attiecās ar pārtiku, ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, protams, tā ir reģistrācija PVD, bet tas pats nosacījums, kā reģistrēt uzņēmējdarbību. Ja projekts ir saistīts ar kādu tā kā jaunu produktu uzsākšanu, jūs šobrīd neesat reģistrēts pārtikas veterinārijā dienestā, jūs to varēsiet izdarīt pirms uzsākat projektu īstenot. Un tāpat arī jāatzīmē būs projekta iesniegumā, kas ir šie lauksaimniecības produkti, ko jūs paredzat pārstrādāt. Un vēl viens svarīgs nosacījums turismu pakalpojumu sniedzējiem. To gan atceraties un atzīmējiet jau sev, ja jums ir plānots projekts saistībā ar turismu. Ja jebkurš turismu pakalpojums, tas neatiecās tikai uz naktsmītnēm, piemēram, ja, bet tas varbūt arī zirgu izjādes, kaut kādi šie kemperi vai dažādi turismu pakalpojumi, kas nu vien var būt, jābūt iekļautam ar turismu jomas popularizēšanu kādā tīmekļa vietnē. Tā naktsmītnē, protams, visbiežāk tas var būt Bookings vai Airbnb, bet turismu pakalpojumiem dažādi jāstāsta. Varbūt arī tas ir Visit Jelgava, kas ir mūsu turismu pakalpojumu portāls vai kādi, bet jebkurā gadījumā kādā ir jābūt obligāti. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, jūs nevarat saņemt atbalstu, tā kā šo finansējumu atmaksu. Tad par attiecināmām izmaksām vēlreiz skatoties
tādu, salikt visu. Ja tie jauni pamatlīdzekļi un programmu nodrošinājums, arī šie transporta līdzekļi var būt, bet specifiski, ja, pielāgot specifisku darba nozīmi veikšanai. Vispārējais nozīmes transporta līdzekļus, par ko dažkārt interesējās, vai tie kādi, vieglie transporta līdzekļi, ja tādi, vai mazie busiņi, piemēram, ja tādus iegādāties nevar. Var, ja ir interese tikai specifiski, specifisku funkciju izpildēji. Jā, redzējāt pie projekta īstenotājiem, tur bija šies, mazie bobkati, kā viņus sauc, ja tāda veida varbūt kaut kādi transporta līdzekļi ir iespējami. Tad ir jauna būvniecība, pārbūve, ierīkošana, novietošana, atjaunošana. Bet visu, kas saistās ar būvniecību, protams, jums sākotnēji ir jāsaprot, kas tas ir par būvniecības veidu, jāvēršās būvvaldē, vai būvvalde jums saskaņo šādu būvniecības veidu, jo sevišķi šeit paskatieties, ja kādreiz mums ir interese par ēku vienkāršotu atjaunošanu, tad, ja jums, jūsu būvniecība attiecās būvniecības veidam ēku vienkāršotu atjaunošanu, tas ir attiecināms tikai ražošanai, ja tas nebūs attiecināms pakalpojumu sniedzējiem. Savukārt, ja ir projekts saistīts ar turismu pakalpojumu sniedzējiem, tad ir attiecināma šī vienkāršotā atjaunošana tikai tiem objektiem, kas ir iekļauti kultūras pieminekļu sarakstā. Ja, tādi specifiski, ja, tāpēc atkal, ja tā kā īsti nav pārliecība, vai tas projekts atbilst vai nē, tad noteikti mēs varam vēl individuāli pārunāt par katru projektu ideju. Ir iespēja arī projektu īstenot tikai iegādāties būvmateriālus, bet tas varētu būt sarežģītāks process, jo klasiski, ja tiek veikta būvniecība, jūs slēdzat līgumu ar būvfirmu, kas izpilda darbu, bet jūs arī varat projektu īstenot paši, tā kā saviem spēkiem, bet tur arī atkal jāskatās, viss ir saskaņā ar būvniecību vai būvvalde atļauj tā veida ēku, ko jūs esat iecerējuši veikt pašu spēkiem. Ja, bet projektā var iegādāties tikai būvmateriālus un nezinu, par darbu maksāt paši no saviem līdzekļiem vai paši veikt būvdarbus, ja, bet viss saskaņā ar būvniecības normatīviem. Tad var arī iegādāties atjaunojumās enerģijas, vai tie ir saules paneļi, ja, bet šāda iespēja līderu projektos ir, bet nebieži tiek izmantot, jo man liekas, ka arī šim atbalstam ir citi finanšu instrumenti iespējami. Ja tomēr jūs varbūt papildus savai būvniecības darbiem vai pamatlīdzekļu iegādē, piemēram, arī vēlties saules paneļus, to var darīt, bet tikai tas nedrīkst būt kā primāri, ja, tad tas ir papildinoši, ja, un tikai un vienīgi pašpatēriņam, ja jūs nevarat papildus pelnīt uz enerģijas ražošanu un tirzniecību. Ja viss, kas tiek nopelnīts, tad tālāk tā kā netiek attiecināts. Ja? Tas ir arī jāskatās, vai ir tiešām jums ir šāda vajadzība, varbūt, kad ir citi finanšu instrumenti tieši saules paneļu uzstādīšanā. Tad ir 10% var iekļaut no projekta izmaksām patentiem, licencēm, kad preču zīmu saņemšana, ja ir ierobežojums. Un tad ik viens projekts var iekļaut projekta attiecināmās izmaksās vispārējās un projekta sagatavošanas izmaksas. Ja jums ir projekts paredzēts tikai ar pamatlīdzekļu iegādi, tie ir 1,8%, būvniecības gadījumā tie ir 3% no tām plānotajām izmaksām. Šādas izmaksas ik viens ir tiesīgs iekļaut, un jums arī nav pēc tam jāveic tāda atskaitīšanās par šīm iekļautajām izmaksām. Jūs drīkstat izmantot viņus pēc saviem ieskatiem vai grāmatvedības kārtošanai, vai jūs arī varbūt esat tomēr šobrīd izvēlēties šo projektu sagatavošanas pakalpojumu, piemēram. Tad arī attiecināms ir pēc ministru kabineta noteikuma, šo mēs neesam. Es zinu, ka citi kolēģi Latvijā partnerības, kas tā kā pilnīgi izslēdz, mēs neizslēdzām. Mopēdi, motocikli, ūdens motocikli, sniega motocikli, kvadricikli ir atļauts iegādāties, bet tikai ar
šis specifisks nosacījums, ja atbalsta pretendents ir esošs turisma pakalpojumu sniedzējs, kas turisma pakalpojumu sniedz vismaz 2 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ar minētajiem pamatlīdzekļiem rada jaunu turisma pakalpojumu. Nu, piemēram, kvadrciklu kādu izbraukumu būtu plānot, ja nu varētu iesniegt, bet ja jāņem vērā šie 2 gadi un jauns turisma pakalpojums. Interneta un tirdzniecības platformas un ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas. To jau arī pārunājām. Nu, tāds svarīgais šis aspekts par sasniedzamiem rādītājiem. Šim sadaļai projekta iesniegumā ir atvēlētas arī divas sadaļas, kur jūs katrs norādīsiet, kādus šos obligāti sasniedzamos rādītājus jūs iekļausiet un par kuriem arī jums būs attiecīgi 2. vai 3. projekta īstenošanas gadā jāatskaitās. Ja, un obligāti ir jāizvēlas viens no šiem rādītājiem, nav visi jāsasniedz. Ja, tur projekta iesniegumā redzēsim, mēs norādīsim, vienam ieliksim jā, piemēram, no apgrozījuma palielinājumam vai darba vietai. Ja, nu, tā tad izvēlas vienu. Nu, izskatām cauri. Tātad rada jaunu darba vietu projekta īstenošanas nozare un saglabā esošās darba vietas, vai saglabā esošās darba vietas, no kurām vismaz viena ir pilna laika darba vieta. No darba vietām jāsaka ļoti jāizvērtē jums katram, vai tiešām ir iespējams izpildīt darba vietas rādītāju ar šādu nelielu mazu projektu. Jo darba vieta tiek ieskaitīta tikai tad, ja tā ir pilna laika darba vieta ar noteiktu normālo darba laiku un ne mazākā minimālo algu. Minimāla alga katru gadu palielinās, ja, un tad arī ir jāsaprot, jāparēķina jau uzreiz, kāds apgrozījums maziem uzņēmējiem būtu jāsasniedz gadā, lai nodrošinātu vienam darbiniekam pilnu gadu šo minimālo darba algu plus nodokļu. Ja, jūs jau varat parēķināt, tie ir vairāk, tie ir gandrīz līdz 10 000 apgrozījumu vēl ar citiem izdevumiem klāt, kas jums rodās, jo ne jau tikai alga ir vienīgais izdevums. Maziem uzņēmējiem ir izejvielas un dažādi citi izdevumi. Ja, tā kā tas ir ļoti jārēķina, ja nevar tā vietprātīgi ielikt darba vietu tikai tāpēc, ka par šo varbūt jūs saņemsiet +1 punktu pie vērtēšanas, ja, bet tas jums uzliks ļoti lielu slogu, un ja tas netiek izpildīts, ja, nu tad ir vēl sliktāk projekta īstenošanas laikā pēc tam. Ja, tāpēc drošāk ir izvēlēties, un visbiežāk arī izvēlās šo sasniedzamo rādītāju, ka jūs palielināt apgrozījumu tajā nozarē, kurā jūs īstenojat projektu, vismaz 20% apmērā no attiecināmo izmaksu summas. Nu, arī šeit aicinu padomāt, ir jābūt, nevajag pārspīlēt ar šo apgrozījumu. Ja jūsu projekts būs, piemēram, 25 000, nu visticamāk nav nepieciešams uzrādīt 2. vai 3. gadā 100 000 apgrozījumu. Ja, nu, tā kā, lai tāda adekvāta tas viss, ja, bet vai nu atkal nav pārāk maz šis apgrozījums. Bet esošajiem uzņēmumiem, protams, ka skatīsieties no līdzšinējās darbības, ja jums pēdējā noslēgtā gadā apgrozījums ir 20 000, bet jūs šobrīd startējat uz projektu 5 000 apmērā kādai jaunai iekārtai, protams, jūs neliksiet tikai tos 20%, jūs liksiet klāt pie sava iepriekšējā gada 10 000 apgrozījumu. Ja? Nu, tā kā tas viss balstās uz pamatotiem jūsu saimnieciskās darbības aprēķiniem. Nu, tad arī vēl ir ministra kabineta noteikumos vēl 2 šie rādītāji, mazina ietekmi uz vidi un īsteno ieguldījums energoefektivitātes palielināšanām, bet nu, tie ir ļoti specifiski, tad laiku nekavēšu, un ja jums tiešām ir interesi par šiem rādītājiem, mēs varam skatīties, ja jūs ar savu projektu varat šādu sasniegt. Ja tas saistās ar energoefektivitāti kādām ēkām, ja tur ir energoaudits un nu, plus vēl citas dažādi nosacījumi, kas lielākoties mums nav šiem projektiem, ja tāpēc tā kā laiku nekavēšu, bet ja ir interesi, noteikti par šo varam skatīties un runāt.
Attiecībā uz sasniedzamiem rādītājiem, piemēram, fiziskai personai, kuri reģistrē saimniecisko darbību, ja, šajā gadījumā jūs, nu, piemēram, reģistrēsiet pašnodarbināto, jums jau attiecīgi skaitās, ka jūs esat izveidojuši sev darba vietu. Jā, bet, nu, kā saimnieciskās darbības veicējiem, tur mazliet savādāk, jūs rēķināsiet katru mēnesi šo savu sasniegto peļņu vai ienākumus, ja, bet tai pašā laikā šis faktiski neto apgrozījuma palielinājums 20% no attiecināmu izmaksu summas, nu, tas ir tāds liederīguma un efektivitātes rādītājs visiem projektiem, gan mazajiem, gan lielāka apjoma projektiem. Un uzraudzības periods ir 5 gadi, bet, kā jau minēju, ja tā kā mūsu gadījumā mums visiem projektiem kopēji attiecināmu izmaksu summa nepārsniedz 50 000, jūs varat izvēlēties un noteikt savā projektā 3 gadu uzraudzības periodu. Un tad attiecīgi jūs šos uzraudzības rādītājus, vai tā būs darba vieta, par ko jūs atskaitīsieties, vai apgrozījumi, sasniegsiet 2. gadā pēc projekta īstenošanas. Nu, slikti ir tad, ja šos rādītājus nesasniedz. Ja, nu tad, bet nu, daudz nekavēšos pie tā un nestāstīšu, jo, nu, ja tāda gadījuma būs, jo jūs to katrs individuāli risināsiet lauka atbalsta dienestā, kāpēc jums neizdevās sasniegt, kas bija par iemesliem, rakstīsiet pamatotu skaidrojumu. Iespējams, ja būsiet izvēlējušies 3 gadu periodu, jums būs iespēja pagarināt periodu uzraudzības līdz 5 gadiem un sasniegt 3. gadā to noteikto rādītāju. Ja, tā kā dažādas situācijas ir iespējams, izmaiņas projektos ir iespējams, bet viss ir jāsaskaņo. Nu, viena izmaiņa, kas noteikti nav iespējama, es zinu, ka ik pa laikam šādi gadījumi ir, ka projekts tiek īstenots, piemēram, Jelgavas novadā, bet pēc 2 gadiem izdomā pārcelties uz citu Latvijas pagastu, ja? Un tā kā pārcelt arī līdz projekta juridisko adresi, ja? Tas pilnīgi nav iespējams, tādu projektu tad saistības tiek pārtraukts un projekta saņemtais atbalsts ir jāatmaksā, diemžēl. Lai gan arī tā ir lauku teritorija, bet šādas darbības nav atbalstāmas, nav paredzētas. Tad tālāk par nepieminēju vēl pie iesniedzamiem dokumentiem, bet nu, jūs katram pašam atkarībā no projekta idejas ir jāskatās, ja jūs projektu īstenojat savā īpašumā, protams, tad nekas nav jāsniedz, jo zemes grāmatās dati ir lauka atbalsta dienestam pieejami, tos viss tiek pārbaudīts, bet ja jūs īstenojat saistībā ar nomātu īpašumu, ja, tad jūs iesniegsiet nomas, vai tas būs paturpinājuma līgums arī varbūt. Tas saistīts ar pamatlīdzekļiem. Bet, ja projekts tiek plānots ar jaunu būvniecību, būvs pārbūvu, būvs novietošanu, kas ir diezgan bieži mums šis dažādu moduļu māju novietošana, ja, tad ir jāsniedz nomas līgums, reģistrēts zemes grāmatā, un minētais nomas termiņš nav īsāks par 7 gadiem. Vēl nepieminēju, bet saistībā ar būvniecību, ja, tas nenozīmē, ka šiem visiem būvniecības dokumentiem jums ir jābūt uz projekta iesniegšanas brīdi. Gan arī šo nomas līgumu. Un, protams, iesniegt projektu jums ir jāsaprot, ka jūs tur esat tiesīgi uz tās zemes darboties, bet visiem projektiem, kas ir saistīti ar būvniecību, ir iespēja pēc projekta apstiprināšanas līdz 9 mēnešiem šīs būvniecības dokumentus sakārtot un arī reģistrēt nomas līgumu zemes grāmatā. Ja, to visu var darīt pēc tam. Bet, ja projekts ir saistīts ar kādiem atsevišķiem labiekārtojuma elementiem vai nezinu, informācijas stendiem, vai arī pamatlīdzekļi, kuri nav stacionāri novietēm, ko jau es minēju par šo profesionālo fotogrāfu vai dažādi pamatlīdzekļi, ar ko jūs tā pati rozes virtuve, ko redzējāt, šis pārvietojamais treileris kā kafejnīca, ja, tad ir saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par šo pamatlīdzekļu novietošanu un uzglabāšanu. Un tāpat saskaņojumam jābūt vismaz uz 7 gadiem,
Protams, tas ir Jelgavas novada teritorijā. Jūs saskaņojat, kur tad šie pamatlīdzekļi stāvēs, vairāk no uzraudzības viedokļa, kur arī, kur var arī veikt. Ja? Bet, tas ir tiešām atkal specifiski, katram būs sava situācija. Tad iesniedzamie dokumenti, projekta iesnieguma sadaļā. Te man nav uzskaitīti visi, bet tādi būtiskākie, ko es gribēju likt uzsvaru, kuri mums ir pirmajā kārtā, vismaz lielākajai pusē, nebija viens no šiem dokumentiem iesniegts, tā deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai, sīkai vai vidēji komercsabiedrībai. Lai gan visi projekti šeit iesniedz jau tikai kā mazie projekti, bet tāda prasība ir saskaņā ar IMCA noteikumiem un visiem SIA un indāliem komersantiem ir šī deklarācija jāiesniedz, ja tas jāatcerās. Tas, ko es vēl minēju jau iepriekš, nomas vai patapinājuma līgums izziņa vai izdruka no portāla Latvija LV par šo deklarēto dzīves vietu, ja ir pārvietojumi pamatlīdzekļi. Pretendenta apliecinājums par atbilstības atbalsta intensitāte 65% piešķiršanas nosacījumiem, cenu salīdzinājums, ja attiecināms, par to man tūlīt būs vēl viens slaids, cenu salīdzinājums ir obligāts visiem, kas plāno iegādāties pamatlīdzekļus. Būvniecības gadījumā jūs cenu salīdzinājumu veiksiet pēc tam, kad jums strādāti būvniecības dokumenti. Tad šī deklarācija, ko jau minēju, un obligāts visiem ir pašnovērtējums. Vēl pie pavadu dokumentiem redzēsiet, ir piemēram tirgus analīze, konkurentu apskats, ko jūs varbūt nepietiks vieta aprakstīt projektu iesniegumā, to arī var papildus ievietot, bet šo tad apskatīsim pie nākošajā sadaļā, kad iesim cauri projektu iesniegumu veidlapai. Cenu salīdzinājums, ja tas nav jāveic iepirkuma uzraudzības birojā, kā oficiāla iepirkuma procedūra nav jāveic. Jums visām iegādēm, kas ir lielākas par 1000 eiro, bez PVN, ja mēs skatām šo cenu, jums ir jāizvēlas izdevīgākais piedāvājums, kuru noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. Un to apliecina vismaz 2 derīgi piedāvājumu salīdzināšanu. Ja, bet tas nav nekas tāds ļoti pēc veidlapām vai ļoti sarežģīts. Ja? Man patīk tā kā salīdzināt, ja jūs arī mājās vēlaties iegādāties jaunu televizoru vai jaunu leduskapu, kādu sadzīves tehniku, jūs izpētat internetu veikalus, kur jūsu noskatītajiem tam modelim ir zemāka cena. Jūs nepirksiet dārgāk, ja jūs varat citā interneta veikalā par 50 eiro nopirkt lētāk. Ja? Un šeit ir šis pats princips. Pirmkārt, jūs formulējat savai iegādēji šīs prasības vai tehnisko specifikāciju, to mēs saucam, ja jūs uzrakstat brīvā formā uz vienas lapas, ko jūs pēc tam arī pievienosiet, kādas tehniskās prasības jūs izvirzat savai iegādēji. Ja? Nevajag arī noteikt ļoti tādus detalizētus, ļoti specifiskus norādījumus uz vienu piegādātāju. Ja, bet tad jūs definējat, ko jūs vēlaties iegādāties, nosakot galvenos tehniskos parametrus. Un pēc savas tehniskās specifikācijas veicat cenu salīdzinājumu. Un te atkal varianti var būt dažādi. Ja jūsu plānotā iegāde, ja jūs varat to atrast 2 internetu veikalos, tad jūs pievienosiet to ekrānu šāviņu no tiem internetu veikaliem, piemēram. Varbūt jūs būsiet ar 2 piegādātājiem sazinājušies e-pastā, tad jūs pievienosiet izdrukas no e-pasta, kur jūs varat apliecināt, ka jūsu piegādātājs ir jums atsūtījis e-pastā piedāvāto cenu. Ja? Tā brīvā formā jūs atbilstoši savai izvirzītai tehniskai specifikācijai pierādiet, kāda ir cena, jo cenu salīdzinājums nenosaka, ka obligāti pēc 4 mēnešiem jums būs no tā piegādātāja jānopērk arī tā iekārta. Jūs cenu salīdzinājumu veicat, lai noteiktu iegādes tirgus cenu.
Ja, tas ir tāds pamats. Jo, ja lauka atbalsta dienas, piemēram, konstatē, ka jūsu plānotā iegāde pārsniedz tirgus cenu, var arī attiecīgi samazināt tās izmaksas. Ja, tāpēc jums ir pēc iespējas jūsu interesēs noteikti atbilstoši tirgus cenu. Un piegādātājiem ir jābūt atbilstošiem, un starp piegādātājiem, ja jūs izvēlaties divus šos piegādātājus, arī starp viņiem nedrīkst būt interešu konflikts, bet arī jums pašiem ar nevienu no piegādātājiem, kur jūs apskatat, nedrīkst būt interešu konflikts. Ja, nu, tas pirmās pakāpes radniecība, nu, dažādi šie aspekti. Un projekta iesniegumā veidlapā arī apskatītie pretendenti, tur būs šie piedāvājuma apraksti, visu mēs pamatojam un iekļaujam, ko mēs esam apskatījuši un kurus arī piegādātājus esam izvēlējušies. Nu, tā tad atgādinu vēlreiz, ka cenu salīdzinājums ir obligāti visām iegādēm, kas pārsniedz 1000 eiro. Bet nav obligāti būvniecības projektiem, ja to jūs iesniegsiet pēc tam. Tad, nu, ja projekts tiek apstiprināts un jūs saņemat lauka atbalsta dienesta lēmumu, tad atkal ļoti aicinu, es redzu, ka to nedara mūsu atbalsta pretendenti, saņemot atbalstu, varbūt izlasa vienu teikumu un priecīgi, ka projekts ir apstiprināts, bet nu, šobrīd arī nav tā iespēja izrunāt visus līdz sīkumam, jo katram arī būs savi termiņi. Bet ļoti svarīgi tiešām tad, kad lauka atbalsta dienests ievieto lēmumu jūsu elektronisko pakalpojumu sistēmā, izlasīt. Nu, varbūt arī izprintēt un atzīmēt sev galvenos šos izpildes termiņus. Ja? Nu, tas ir tiešām ir svarīgi, lai pēc tam nav arī kāda pārpratuma. Projekta īstenošanas laikā jūs šo publisko finansējumu varat saņemt ne vairāk kā 5 daļās. Varbūt tagad uzreiz tā grūti būs saprotams, bet tas nozīmē, ka jūs iesniedzot projektu, varat plānot līdz šiem 5 starposma maksājumiem. Nu, visbiežāk ir bijuši 2, ja, nu, ļoti bieži pat neizmanto šīs vairākas sadaļas, jo tas nozīmē, ka jūs varat iesniegt atskaiti pa posmiem un saņemt 5 maksājumos to publisko finansējumu. Bet ja arī šobrīd iesniedzot projektu, jūs būsiet plānojuši, ka jūs īstenosiet tikai vienā posmā, piemēram, jūs pēc tam projekta īstenošanas laikā varēsiet sadalīt. Ja tas, protams, ir iespējams, ja tur ir viens pamatlīdzeklis, tikai tas nebūs iespējams, bet, ja, piemēram, tā ir būvniecība, lai atvieglot savu naudas plūsmu, jūs varēsiet paplānot, jūs esat gatavi, kaut kādu daļu esat izlietojuši, esat gatavi iesniegt maksājumu pieprasījumu, jūs varat veikt izmaiņas tāmē un iesniegt šo maksājumu pieprasījumu un saņemt savu atbalstu pēc atbalsta intensitātes. Bet tas viss ir tātad lauka atbalsta dienesta lēmumā ir minēts, un katram tad tas arī pašam būs jāsaprot, kā jūs īstenosiet. Obligāts nosacījums, ko arī bieži vien aizmirst, tāpēc, ko es saku, kad izlasīt un paskatīties, jo projekta īstenošana jāuzsāk 6 mēnešu laikā. Un tie 6 mēneši arī ir konkrēts datums, kad tiek uzskatīts, kad tas ir izpildīts. Ja tā tad iesniegta būvniecības dokumenti un arī visa jūsu būvniecības lieta reģistrēta būvniecības informācijas sistēmā, tas attiecās uz būvniecības dokumentiem. Un, ja ir pamatlīdzekļi tikai, piemēram, tad atbalsta saņēmējs iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kuru vērtība ir vismaz 10% no attiecināmu izmaksu summas, kas paredzētai pamatlīdzekļu iegādē. Vai nu arī saņēmis ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 10% apmērā. Ja, tā kā jāatcerās, bet es noteikti aicinu, ja jūs saņemat atbalstu, tā kā uzreiz uzsākt sevišķi, ja tie ir kaut kāda veida būvdarbi, ar būvvaldi ir ļoti ilgstošs dokumentu skaņošanas process, un tad bieži vien, pat līdz tiem 9 mēnešiem, tas laiks izrādās pa maz, un tad 9 mēneši ir tā kā projekts stāvējis, finansējums ir rezervēts,
Tā pašā laikā varbūt kāds ir palicis zem nu, tā kā rindas apakšā un nav saņēmis finansējumu, un jūs finansējumu atsekiet. Un, nu, labi, ja ir vēl nākošā kārta, kad izsludināt, tad ir labi, mēs varēsim 28. gadā vēl kārtas izsludināt, bet ja tā būs pēdējā kārta, piemēram, un ja tik ilgstoši tiek finansējums rezervēts, nu, viņš var palikt neizmantots, ja, un tas atkal nav pozitīvi. Tātad atcerieties, 6 mēnešu laikā jāuzsāk projekta īstenošana. Un arī visiem projektu īstenotājiem obligāti jau uzsākot projektu īstenošanu ir projektu īstenošanas vietā jāizvieto publicitātes plakāts. Publicitātes plakāts jums jau tiek pievienots pie lēmumu, un jūsu lauka atbalsta dienesta EPS sistēmā jums ir ievietots. Jums viņš tikai ir jāpaskatās pašiem. Un tad mēs piedāvājam savu atbalstu. Mums ir iespējams A3 formātā šo plakātu izprintēt, arī ielaminēt, nu, ja tas jums der, ja tas ir ārā teritorijā, nu, varbūt jūs gribat kaut kā savādāk noformēt, ja tad jūs to paši varat darīt, bet tas ir obligāts nosacījums, tas arī tiek iekļauts lēmumā, kad ir šie publicitātes plakāti visiem pašiem jāizvieto. Bet droši mēs palīdzam, atnāksiet ciemos, izprintēsim, ieliminēsim un varēsiet saņemt savu plakātu. Tā, nu tad tālāk jau ir šī pieslēgšanās, iesim tālāk pie veidlapas, paņemsim pauzīt mazliet. Un, ja jūs neesat reģistrējušies lauka atbalsta dienestā vai neesat klienti, ar e-parakstu savu jūs šeit varat to visu izdarīt un elektroniski arī reģistrēties kā klients. Tā, nu tad ar šo tad tev arī kontakti jau atradīsiet arī mājaslapā. Ja, tad ar šo sadaļu tad noslēdzam.